Sveiki visi, un šodien mums būs tāda tēma, vai šķiršanās ir izēja, labāk kopā vai šķirti, skatoties no bērna emocionālās labklājības. Un tad šodien mēs ar Initu diskutēsim par šo laulības šķiršanu un konkrētāk tieši no bērnu skatu punkta. Tātad vai vecāku šķiršanās ir izēja, lai pieaugušie nodrošinātu bērnam iespējami labākos apstākļus viņa emocionālajai labklājībai? Domāju, ka mums visiem ir skaidrs, ka laulības šķiršana ir nopietns pasākums, tas ir sarežģīts process, un pats galvenais skolā mums to nemāca. Mums neviens skolā nav iemācījis, kā vispār veidot attiecības ar sevi, ar apkārtējiem, kā uzturēt šīs attiecības un kā ekoloģiski viņas pārtraukt, domājot par visiem iesaistītajiem. Jo, protams, tad, kad mums ģimenē jau ir ienācis bērniņš, tas vairs nav tā, ka mēs runājam tagad par diviem pieaugušajiem, kuri nevar atrast kaut kādu savu kopsaucēju savā starpā. Mums uzreiz ir arī vēl viens vai varbūt pat vairāki bērniņi reizēm, un tad katram noteikti būs savs skatu punkts, kā to visu izdarīt un uz visu šo situāciju kopumā. Lūk, ļaujiet man lūdzu jūs iepazīstināt arī ar Initu. Inita ir mana sana draudzene. Viņa ir klīniskais psihologs, kā arī viņai ir ļoti bagāta pieredze darbā gan ar bērniem, gan ar pieaugušiem, un kā arī viņa ir līdzdibinātāja centram Sadzirdēt sevi. Tā, un jā, Linda mani jau iepazīstināja, jā, es esmu kā klīniskais psihologs, un tēma tiešām ir ļoti plaša, un tā kā psihologa ikdienas darbā bieži es saskaros ar to, un līdz ar to es arī šoreiz gribētu sākt ar to, kad mēs ar Lindu tā kā sniegsim tādu ieskatu šajā tēmā, ja? Jo katra situācija ir jāskatās atsevišķi, un katra situācija ir unikāla, ja? Un lai tā kā pieņemtu jautājumu jūsu situācijā šķirties vai nešķirties, nu tomēr es ieteiktu iet uz individuālu konsultāciju un runāt par jūsu situāciju, jūsu aspektiem un kur jūs šī brīdī esat. Bet mēs ar Lindu mēģināsim tādu vispārīgu informāciju iedot, un tas arī visticamāk varbūt jums var palīdzēt saprast, vai varbūt ir nepieciešama šī konsultācija pie psihologa, vai mēs paši varam tikt galā. Nu jā. Pilnīgi tev piekrītu, un arī tāds moments, ka, protams, mēs neesam tagad šeit, lai visiem ieteiktu, kad šķirties, jo mēs esam principā par laulības tā kā saglabāšanu, bet mēs neesam fanātiski šajā jautājumā, jo pieredze rāda, ka nevienmēr ir labākais risinājums, teiksim, viens vai otrs, un tāpēc jā, tas ir individuāli, kā Inita minēja. Inita, kāds ir tavs redzējums, teiksim, kāpēc pāri nonāk pie šī lēmuma vispār izbeigt attiecības un šķirt laulību? Varbūt tas ir kaut kādi populārākie iemesli, kāpēc, ko par to saka zinātne un pieredze? Jā, zinātne noteikti ir šo jautājumu pētījusi un ir daudz dažādi aspekti, bet es noteikti mēģināšu šodien pieskarties arī tiem, ar ko es esmu pati vairāk saskārusies konsultācijās un kaut kādās terapiju jautājumos. Nu, noteikti tas populārākais būs krāpšana, neusticība vai tādai ārlaulības kaut kādi tie sakari, attiecības, ja? Jo tas tomēr saistās ar tādu drošību un uzticību pārī, un tās ir tiešām tādas dziļas emocionālās sāpes, kas tiek piedzīvotas, kas nereti pat tiek pielīdzinātas tādas fiziskām sāpēm. Vispār pētījumos dažādi ir, pie šķiršanās mums ir daudz dažādu emociju, un tās emocijas pastiprina un savādāku padara to situācijas izpratni, ja? Jo, piemēram, tad, kad es varētu piemērot tādu, piemēram, ka mums sāp zobs, vai tad, ka mums sāp pirksts, ja? Ko tad mēs tur uz to pirkstu vai zobu dusmosimies, ja, baigi, bet tad, kad mūsu partneris ir pievīlis mūsu cerības, sagrāvis mūsu kaut kādus sapņus, ja? Tās emocijas ir daudz stiprākas un tādas ilgāk esošas, ja? Un līdz ar to arī tā varbūt tā attiecību saglabāšana vai atjaunošana, var palikt tāda
sarežģīta vai vispār nu, tā kā neiespējama, ja? Jo tur arī tā kā tāda noderības sajūta arī nu, visam pāri tā kā iezīmējas. Tā. Jā, vēl ir tāds ļoti biežs jautājums, un, kas rada konfliktus, ir finansiālās nesaskaņas. Ja? Nereti tas ir tā kā, tas stāsts par kādu partneru tādiem bezatbildīgiem tēriņiem, kaut kādiem tādiem nu, neparedzētiem naudas impulsīviem tēriņiem, ja, vai ka viens to partnera pieņem kaut kādus lēmumus finansiālus un nekonsultējas ar otru par tiem finansiāliem lēmumiem, ja. Un vispār es teiktu tā, ka šie finansiālie lēmumi un jautājumi būtu ļoti būtisks tāds aspekts, ko mums vajadzētu izrunāt, pirms mēs sākam dzīvot kopā. Nevis pieņemt, ka otrs sapratīs un viņam būs tieši tādas pašas pārliecības. Jo finansiālie jautājumi un tie mūsu skatu punkti nu, tiešām var būt dažādi. Jo es varbūt varu domāt, ka manam partnerim man ir jāuztur. Es vispār negribu strādāt. Man taču tagad ir vīrs, jā, kāpēc man vispār jāstrādā, jā? Bet varbūt partneris nāk no tādas ģimenes, kur viss bija tā kā uz pusēm. Pusi maksā mamma, pusi maksā tētis, jā? Un vispār, kas tu tā, kā tad tagad kāds nestrādās, jā? Nu tā. Un tā kā ilgstoši, ja mēs to neizrunājam, rodas tādi aizvainojumi, kas sakāpinās, jā? Un jau līdz tādām lielām dusmām un komunikācijas trūkuma aiziet, ja, un tad nav arī tādi varbūt pat kopīgi tādi, nu, mērķi pat mums vairs, nu, attiecībās, jo arī īstenībā tiem finansiāliem jautājumiem arī bišķi jāsaskan ar tādiem kopīgiem mērķiem arī uz ko mēs ejam, nu, kā mēs tur, nu, piemēram, daram. Ja, nu, ja piemēram, mēs ceļam māju, nu, mums vajadzētu varbūt tomēr izrunāt, kad, ja mums ir vienots konts, tad es no tā konta varbūt nepērku katru dienu kaut kādus impulsīvus pirkumus. Ja? Lai nav tā, ka otrs ir iedomājies tur nopirkt celtniecības materiālus, bet šiem šobrīd nesanāk. Ja? Nu tā. Jo es esmu nopirkusi jaunas Ziemassvētku cepurītes visai ģimenei. Jā, vai Ziemassvētku pidžamiņas pasūtījusi no kāda kataloga, jā, bet bija varbūt mājai jānopērk kaut kas cits. Jā. Nākamā lieta, ar ko nākas, diemžēl, nereti saskarties, ir alkohola, narkotiku lietošana, no atkarīgo vielu, es teiktu, lietošana. Un vispār arī atkarīgās problēmas. Īstenībā azartspēles arī ir diezgan bieža tēma, kas parādās ģimenēs. Ja? Un, Ja tu, kad es tev bišķi pārtraucu, vai šeit, piemēram, der arī, pat, jo, nu labi, alkohols, narkotiskās vielas, viss reipinošās azartspēles, tas ir tāds, ko mēs, nu, tā kā visi zinām, bet vēl jau ir tā atkarība kaut vai arī no tām pašām datorspēlēm. Nu, telefonu spaidīšana, piemēram, arī šeit, nu, tā kā ieietu, ja cilvēks, nu, pat kaut vai bez naudas, bet vienkārši katrā mīļā brīdī, nu, tā kā ir atkarīgs uz kaut kādām spēlītēm. Nu, jā. Būtu, ja? Jo īstenībā visas šīs lietas ir īstenībā iekrīt tādā lauciņā, kā es tieku galā ar stresu. Jā. Un vai manā stresa pārvarēšanas līdzeklis ir alkohols, narkotiskās vielas, es aizēju azartspēles uzspēlē, vai es vienkārši skrulēju telefonu, ja? Jo no telefona arī tas sanāk bišķi tas pozitīvais, es ātri to iegūstu, ja? Bet vai es tiešām strādāju tā kā, nu, kvalitatīvi pie stresa pārvarēšanas tām metodēm, un vai es mēģinu apzināties, kur man tur emocijām grūti, kā mans ķermenis šobrīd jūtās. Nu jā, tas ir kaut kas cits, jā. Un ko vēl vienkārši par to vielu lietošanu, es gribu teikt, ka vielu lietošana tomēr maina uzvedību cilvēka, tādas cilvēka spriest spējas un rada tādu emocionālu nestabilu, varbūt nedrošu vidi, ne tikai varbūt partnerim, bet vispār ģimenei kopā. Jo nereti tas arī tā kā, nu, skar arī citus jautājumus. Ja es būšu gājis spēlēt azartspēles, es visticamāk būšu nospēlējis vairāk tā ģimenes budžeta, ja?
arī to alkoholu. Varbūt es biju domājis, ka es tur piekdienu atslābināšos, bet kaut kā sanāca, ka es atslābinājos piekdienu, sestdienas, svētdienu un iztērēju 150 eiro. Ja? Un kurš tad tagad maksās par elektrību un vispār, kā mēs tagad pārtiku, kurš šai nedēļai pirks. Ja? Un tas paliek tā kā vienkārši neapzināti uz otru partneri, un otram partnerim tas rada lielu stresu, jo varbūt viņam bija citi plāni, un varbūt viņam nav tik lielu līdzekļu tajā kontā šobrīd. Jā, un tas ir tādu ļoti neapmierinātību arī var radīt un konfliktus tajās attiecībās. Jā. Un skaties, piemēram, sanāk, it kā, kas tad tur ir, es atslābinājos, ja, paņēmu tur no konta vairāk, bet sanāk, ka mūsu, piemēram, tas kopīgais mērķis, kas ir vai nu mājas būvniecība, dzīvokļa pirkšana vai remonts kaut vai tajā pašā dzīvokļa vai kaut kāds ceļojums, tas atliekās, tas neīstenojās tik ātri, vai ne, un tad atkal var tāds rasties, bet vai tas iemesls tagad, apmēram šķirt laulību, vienreiz tā sanāca, divreiz tā sanāca, vai ne, taču dēļ pirmās reizes tu jau neies līdz tam lēmumam, tagad, viņš te brīvdienās tā sanāca, jā. Kurš it kā pēc tam būs tas brīdis, vai ne, kad tu saproti, ka, tas ir regulāri, un vai tu pie tā jau pierodi un pieņem, kad vienkārši, tas tā ir, tā tas būs, vai arī pēc tam tad būs jāsaņemās tā drosme un jārisina šis jautājums. Vai es esmu mierā ar to, ka tagad nebūs neviens no mūsu tiem kopīgajiem sapņiem? Varbūt tas bija tikai mans sapnis un tas nebija viņa sapnis. Jā, un īpaši, man liekas, smagi ir tādos brīžos, tā kā ir pavisam kritiski. Tā kā partneris zina, ka, piemēram, es šobrīd nestrādāju, es ar mazo bērniņu mājās, man nav ienākumu, jā. Un kad viņš kā pelnītājs aiziet un tad notērē visu naudu, un man nav ienākumu, un cik tas mammai var būt liels stress, un, protams, ka to stresu tas mazais bērniņš arī pārņem pēc tam, ja? Un kad tu tā kā, tu nestrādā, bet es tā kā uzlieku tev atbildību, izdomā, kā mēs tur samaksāsim tos rēķinus, izdomā, tu paņem kredītu vai kaut ko, tā, un vai mēs pēc tam īstenībā, labi, tad bija tur tāda mums nedēļas nogale, vai mēs pēc tam varam abi apsēsties un, tā kā izrunāt šo problēmu un vispār, vai es pēc tam apzinos, paklaus iekritu atkal tajā, savā azartspēļu alkoholu kaut kādā virpulī, bet šito es gribu risināt, un es meklēju iespējas, es skatos tās iespējas, vai es vispār tur pateicu, tu mani vispār novedi pie šitās te, man nebija pusdienas visu nedēļu uztaisītas, jā, un tāpēc es tā rīkojos, un ja tu nebūtu tā darījusi, tad viss būtu kārtībā, jā. Un tur jau tad ieslēdz tas, tā kā līdzatkarīgā domāšana reizēm, un tad tas aplis tur tā, viens otru papildina un nerunā par šīm problēmām. Arī labi piezīme, jā. Vēl ir tāds ļoti pie manis, viens, es pat teiktu, tā kā top jautājums, bērna audzināšanas jautājumi. Jo, protams, tad, kad mēs aprecamies un tā kā mēs domājam, ka mums uz bērni un veidosim ģimeni, un tas ir ļoti skaisti, bet bērni sniedz arī mums gandarījumu, bet bērni arī ir ļoti liels izaicinājums attiecībām, ja? Jo vispār ikdiena mainās pa 180 grādiem, ja? Un, kā tad mēs viņus audzināsim? Kurš tad liks tās robežas, kurš mācīs noteikumus, ja, un cik mēs būsim stingri, ja, un cik mēs būsim arī, varbūt arī tādi mīloši un gādīgi un priecīgi un rotaļīgi īstenībā, un protams, tāds ideālais variants, ka mēs arī šī jautājumā izrunājam, ja, tad kā mēs vispār varbūt tos bērnus, nesodam, bet kā mēs rīkojamies, ja bērna uzvedība ir nepieņemama, kādas tad ir sekas tai uzvedībai, ja? Varbūt tiešām, kad manā ģimenē bija tā, ka mēs tur kaktā stāvējām, bet vai siksnu ņēma vai kaut kas, bet, tas īsti jau nav mūsdienās tāds vairs emocionālās audzināšanas tāds labs piemērs, ja? Un vajadzētu iet tomēr uz savādākiem, ja, un tad runāt par tiem audzināšanas stiliem, kādi man ir pieņemami un kādi nav pieņemami, ja. Un ja, piemēram, partneri gadās norēģēt nekā tā, kā es biju gaidījis, ja, kā tad es vēlētos, lai viņš reaģētu šajos audzināšanas jautājumos, ja, un ko es gaidu vispār, ja, kā sieviete. Varbūt es arī gaidu, ka mans partneris būs tas, kas
bērniem liks robežas, bet es būšu vairāk tā mīlošā mamma, bez nosacījumu mīlestību dodošā un tādā veidā. Vispār šis ģimenēs atšķirās. Lai gan mēs kaut kā domājam, ka sieviete ir tā vienmēr maigā un tāda varbūt beznosacījuma mīlestība. Nereti man arī mammas saka, ka ģimenēs es esmu tā, kas noliek robežas, disciplīnu, ir noteikumi, bet pie tēta tur ir viss atļauts, ka tētis ir mājās. Tā. Un, ir tā, ka varbūt mums tas modelis strādā, un varbūt mēs īstenībā labi tādā modelī dzīvojam, ja? Bet nereti tomēr, ja ir tādi diezgan atšķirīgi tie modeļi un vērtības, tas rada tomēr konfliktus un nesaskaņas. Un tas ir atkal jārunā. Jā. Arī vēl viens tāds būtisks aspekts - spiediens no pārējās ģimenes, vīra māte, sievas māte un tāda pārlieku iejaukšanās. Jo redziet, kā ir, kad mēs tādi divi satiekamies un sākam veidot ģimeni, īstenībā jau mums tur tā ģimene ir tāda paplašinātā. Pievienojas arī tā kā vecvecāki, radi draugi, brāļi, māsas. Ja? Un mums arī no tām ģimenēm savā nāk kaut kādas tradīcijas, kaut kādas, kā mēs notikumus, svētkus svinam, pieņemam lēmumus, kā mēs diskutējam, ja? Un nereti mēdz būt, kad arī tā iejaukšanās no tās paplašinātās ģimenes, ja, ir tāda lielāka nekā es gribētu, kā varbūt es esmu iedomājies, bet partnerim tas ir vienkāršāk, ja. Tā kā mēdz, tādi gadījumi, kad vai tas ir jauki, ka, piemēram, mūsu dzīvokļa atslēgas ir arī vīramātei, kura no rīta 8 sestdienās atslēdz durtiņas klusiņām, uzcep pankūciņas, jo viņa mazbērnus grib pabarot par mums, parūpēties, tā. Varbūt kādam tas ir jauki, bet varbūt man vispār tās pankūciņas nav vajadzīgas, es gribu no rītiem izgulēties, un es varu tās pankūciņas ar boltu pasūtīt sev, ja? Un man būs ļoti labi, man negribas, ka manā mājas vidē kāds vispār ienāk, ja? Vai vēl kaut kādi citi jautājumi, ja? Piemēram, reizēm ir pat līdz tādiem diezgan absurdiem, ja? Piemēram, mēs kā pāris būvējam māju, un piemēram, sievas māte arī domā, ka man gribētos arī tajā mājā savu istabu. Ko jūs tā kā domātu par? Tas ir jums pieņemami vai nepieņemami, ja? Un ja man tas nav pieņemami, tā kā tas ir būtiski arī, protams, runāt ar savu partneri, paklauši, tas jau ir pa daudz, ja? Nevar mēs tagad sievas mātei, un brālim un māsai visiem istabas tagad arī savā mājā jaunā īstenot, ja? Un, jo mums tās skaidrākas robežas būs, ja? Jo tas spiediens no pārējās ģimenes, manuprāt, būs mazāks. Mēs labāk varēsim viņu noturēt. Ja, un arī paši pakļauties. Jo reizēm ir tā, ka tas spiediens ir tik liels, un mēs pakļaujamies, un tiešām jau ir tā, ka mēs tādi šāha hauliņi tur esam, ka mēs tā kā paši nepieņemam lēmumus, bet tie citi tur nosaka, kurā bērndārzā tad mūsu bērns tagad ies, un kādas tapetes mēs līmēsim tur jaunajā dzīvoklī, ja? Cik mēs varam atļauties? Varbūt mums ir pieņemami tas, un pat ērti, es nezinu, ja vīrmāte ir dizainere, varbūt ir labi, ka viņa tapetes izvēlās man dzīvoklī, bet kaut kur tas man varbūt pat daudz. Jā, ļoti foršs piemērs tu pieminēji. Es te arī droši vien, ka gribu arī varbūt tas no ģimenes sistēmas, ja, no dzimtas viedokļa arī piebilst, kad šādi te gadījumi pārlieku liela tāda uzmākšanās notiek tajā brīdī, kad vecāki nespēja pieņemt to, ka viņu bērni ir atdalījušies, jo notiek šis te atdalīšanās periods, un viņam jānotiek veselīgi, jo līdz tam brīdim, kamēr tas bērns dzīvo manā mājā, jā, noteikumi mana, jo māja ir mana, bet tiklīdz viņš ir sasniedz šo te savu pilngadību, viņš ir izveidojis ģimeni, es ar saviem padomiem varu iejaukties tikai tādā gadījumā, ja viņš pie maniem vēršas. Tiklīdz es pati sāku uzbāzties, nejautājot, iejaukties un nākt ar saviem, tā teikt, ar savām pankūciņām tur no rīta, kaut gan man neviens to nav prasījis, un tā mēs atkal te pārkāpjam pār tām robežām, mēs neļaujam tiem bērniem arī kļūt patstāvīgiem, un mēs neieņemam to savu vietu jau kā
kā līdzvērtīgs, jo tad, kad viņš ir izveidojis savu ģimeni, viņš kļūst mums līdzvērtīgs, viņš vairs nav tā kā, mazāk samāks, viņam nav jāklaus vairs maniem noteikumiem, jo viņš veido pats savus noteikumus, un tas noteikti var radīt konflikts, sevišķi tad, kad piemēram, es nezinu, ja man kā sievai pieņemam ir, man patīk, ka mana mamma nāk un kūskopj manu māju, jo man tas atvieglo dzīvi, bet manam vīram, piemēram, tāda ideja vispār, viņš negrib viņu šeit redzēt. Viņš labāk maksā apkopējai vai kādam, bet viņš negrib redzēt tur, nezinu, manu mammu, kaut gan man tas ir kā atvieglo. Bet atkal tad ir komunikācija bez šaubām jāizrunā šie visi aspekti. Jā, un laikam es vēl gribētu piebilst, ka mums reizēm jāskatās no tās dzīves situācijas, ja? Kā tu saki, varbūt tas ir ērti, un varbūt tas ir vienīgais, ko mēs varam. Rērēt arī ir tā, ka tas ir jautājums, ka ir mazie bērni, ja? Mums jāsāk strādāt, un omītis ir tas, kas var nākt tur varbūt slimošanas laikā pieskatīt un kaut kā atbalstīt mums un palīdzēt, ja? Bet tas arī ir tad jautājums, tiešām, kā es labāk jūtos, vai es labāk jūtos, ka es paņemu to auklīti, kura dara tomēr pēc maniem nosacījumiem vairāk, un tā kā es vēlos, es kaut kādus kritērijus tajā auklītē varu uzstādīt, ja? Bet omīte tomēr var bišķi darīt, tā kā viņi grib, ja? Tā. Vai viņa tur var mājās jums esot tur piekārtot dzīvokli, vai uzskatīt, ka viņai tur varbūt kaut kas ir jāsaliek tādā veidā, vai kaut kādas, vai savādākā veidā, ko es vienkārši gribu pateikt, ja, kad no vienas puses, tā bezmaskas palīdzība, ja, ir forši viņa, bet, viņai arī kaut kāda mīnusiņa nāk līdzi, ja, un tad ir jāpadomā, kā jūs emocionāli jūtaties labāk, vai ir tas savs cilvēks, omīte, ja, kas tur ir kaut kādi savi plusi, bet arī savi mīnusi. Ja? Vai tā ir auklīte, kur jūs varbūt vairāk tās robežas varat viņai noteikt, ja? Bet viņiem nesakārtos džemperīšus vai neliks, kaut kur nelīdīs tur, kur tādā nekāps tik ļoti pāri kaut kādām robežām. Man pat zina, ka šeit ir vairāk barošana. Nedos to, ko es esmu pateikusi, ko nedrīkst dot. Jā. Un omītēm parasti ir tāds, viņas ir maigāks šajā jautājumā, bet es taču gribēju tikai iepriecināt bērniņu, un tur iedevu jau viņam agrāk kaut ko es esmu pateikusi, ko nedrīkst, piemēram. Jā, tas tāds arī populārs ir. Un kas mums vēl ir? Jā. Es noteikti gribētu pieminēt tādu šķiršanās iemeslu kā kaitinoši ieradumi. Man liekas, tas ir arī ļoti būtisks un bieži pieminēts manās sesijās, ja? Jo redziet, kā ir, kad mēs satiekamies reizēm, tas pilnīgi pretējais, ja? Viņš liekas tik unikāls, tik īpašs, kāda tu man esi brīnišķīga ar savu zaļo domāšanu, ar savām zaļajām pārliecībām, ar vegānismu un tā. Bet ar laiku, ja, tas pamazām atkal tas aizskaitinājums kaut kādās lietās tā kā var sakāpināties, ja, un arī tā kā līdz šķiršanās novest, ja. Un tas var būt tiešām tādās arī nelielās lietās, es nezinu, kur es tur zeķes nometu, vai vispār es kavēju, vai es esmu aizmāršīgs, ja, bet vai tādās kaut kādās lielākās globālās lietās un tādās tiešām manās pārliecībās, tiešām vai es tur zaļi domājuši, tas tiešām tādās, varbūt nesen man ir bijuši nesenajās situācijās vairāk, tiešām es esmu tāds, varbūt standarta vīrietis tāds, un mana sieva ir tāda zaļāk domājoša pārliecībā un ēšanās, jā, un tas jau tur tā kā līdz tādiem konfliktiem ir aizgājis, kad tas sāk ietekmēt dažādas jomas. Ja sākumā likās, ok, mana sieva tur tā kā tikai to gaļu nēd vai kaut kas, bet pēc tam jau redzi, mūsu ģimenē ienāk bērni. Vai mūsu bērni ēdīs gaļu? Varbūt sievai tik ļoti strikti uzskata, ka viņi neēdīs gaļu, ja? Varbūt man ir arī tā kā vēl tālāk ejot, ja? Varbūt es vispār negribu, ka mani bērni mācās masu skolā. Es gribu mazākā skolā, kur mazāk bērnu, ja? Varbūt es vispār negribu dzīvot pilsētā, es varbūt vispār gribu dzīvēt nostāk, ja? Tā kā attīstoties attiecībām, nejot laikam uz priekšu, tas tā kā dažādākās jomās sāk parādīties un ietekmēt, ja? Un atkal, ja mēs nerunājam, tad tas aizvainojums sakrājas, un mēs beigās liekamies, ka mēs esam divi dažādi tik cilvēki kopā, kad jau vispār nekā kopīga mums nevar būt. Tā. Jā. Jā, es zinu, ka tev tur ir vēl vairāk iemeslu, kurus varētu
kāpēc mēs nonākam, bet es skatos uz laiku, un mēs varbūt tās, ka varam vienkārši pāriet tā kā pie nākamā punktiņa, kad ja mums ir tāda šī ģimene, jā, kurā ir tātad šie ir izveidojušās nesaskaņas, nesaprašanās, un kāds sāk plānot, ka varbūt tas ir nepieciešams šķirties, ka, izeja būs šī šķiršanās, jo es vairs nevaru šito izturēt, man tas ir par daudz, un emocijas visā ģimenē sakāpināts, un bez šaubām to jūt arī bērns, un kas notiek ar bērnu šajās ģimenēs, kad tad ir šie nezinu, kaut vai līdz tam, kad reku bērns neēdīs gaļu, jā, vai tur vīra māte vai sievas māte nāk ar uzkopšanu vai pankūciņām no rīta un kaut kādām citām lietām, jo skaidrs, ka šķiršanās nenotiek vienā dienā. Tas nav tā. Arī pat tad, kad ja viens nolem šķirties, nebūs tā, ka nākamajā dienā tagad mēs būsim šķirti, tas ir process kaut kāds, kuram ir jāiziet cauri, un kā ar šo spriedzi tiek galā bērns? Protams, ja mēs tā vispārīgi skatāmies, ka šķiršanās process tiek tomēr skatīts kā tāds negatīvs apstākļis bērna emocionālā labklājībā. Un ir tur dažādi pētījumi, kas norāda, ka sākas grūtības mācību jomā, kaut kādas uzvedības grūtības. Droši vien arī strādājot skolā, tas ir bijis tāds arī varbūt aspektiņš, ka reizēm tādi labi, varbūt mērķtiecīgi bērni tiešām paliek nomāktāki vai paliek ar uzvedības problēmām vai tādi asāki, riebīgāki, ja? Un tomēr paaicinot tā kā uz sarunu, tad ir nereti bijis, ka tas ir tā kā vecāki šķiras šobrīd, ja? Bet ja bērns tomēr arī dzīvo tādās neveselīgās attiecībās, tas arī ir pētījumos pierādījis, ka ilgtermiņā tas var radīt arī bērnam dažādas garīgās veselības problēmas, ja? Un ja, piemēram, gan sieviete, gan bērns tur ir kaut kādiem konfliktiem vai vardarbībai pakļauts, jā, katru dienu, jā. Mums arī jāsaprot, ka, principā, bērns mājās nedabū to mierīgo vidi, viņš dabū stresu, uztraukumu, es eju uz mājām, es nezinu, kā tur šodien būs labā diena, nebūs labā diena, varbūt es vēršu durvis un varbūt tur jau ir konflikts, varbūt es aiziešu gulēt un es pamodīšos naktī no tā, kad vecāki nevis bet lamājas, ja? Tā. Un tas viss bērnos, protams, var radīt spriedzi. Un līdz ar to, kad tomēr lielākā daļa, kad vecāki izšķiras, bērni tomēr ir pietiekami emocionāli noturīgi, lai to pārvarētu, un tādu acīm redzamu problēmu nav. Drīzāk, ja mēs runājam par terapijas jautājumu un vecāku neizšķiršanos, tad terapijā bieži vien klienti pieaugušie saka, kā es būtu vēlējies, ka mani vecāki būtu izšķīrušies, ka man mājās būtu miers, man tie strīdi un konflikti bija apnikuši līdz tādam mēram, ka es varbūt pat Ziemassvētku vecītim lūdzu, ka kaut mani vecāki izšķirtos, ja? Kaut viņi saprastu, ja? Tiešām, ka šitas vienreiz ir jābeidz, ja? Un tā kā bērna garīgai veselībai nav labi tā kā gan konflikti, gan konflikti par audzināšanu. Un, protams, arī kaut kādi vecāku draudi arī jau, kamēr viņi dzīvo kopā. Ja mēs šķirstamies, tu bērnus nesatiksi, tu vari nemaz aizdiesi un tu bērnus neredzēsi. Jums jāsaprot, lai tā pa lielam, ja bērns mīl abus vecākus, mammu un tēti, ja, un principā, tad arī tāda divējāda sajūta tam bērnam veidojas. Viņš varbūt grib mieru un tā kā, lai vecāki konstruktīvi atrisina to problēmu un izšķirās, ja, bet, ja viņš atkal dzird tos draudus, es varbūt to tēti nekādi vairs nesatikšu dzīvē, tad varbūt labāk tomēr mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam, tā, un arī tā bērna ir arī pētījumi, kas parāda, ka bērna garīgā veselība ir saistīta ar iespējām satikt pēc tam kādu no vecākiem, ka mēs nenoslēdzam, ka mēs šķiramies vai mēs konfliktējam, ka mēs nenoslēdzam bērnu pieeju satikties ar vecākiem.
Jā, jo es, piemēram, arī no savas arī pieredzes pateikt, ka man, piemēram, vecāki arī izšķīrās, un mamma manipulēja ar bērniem, ar mums, ar māsu, teiksim, attiecībā uz tēvu, notikās, teiksim, manipulācijas, un tika teikts, ka tēcis slikts, un māsai, tad, kad bija dzimšanas diena, es arī atceros šo gadījumu ļoti spilgti īstenībā. Mēs dzīvojam 5. stāvā, un mamma zināja, ka tēcis atbrauks māsai kaut ko dāvināt, un viņa man teica, tā šodien atbrauks tēcis, viņš zvanīs pie durvīm, un tu pateiksi, ka tev nav atslēgas, ka tu nevar atslēgt vaļā durvis. Un es tā arī, tā kā, es klausu mammu, kā es dzīvoju kopā ar mammu, es klausu mammu. Un, jā, atbrauc tētis, viņš zvan pie durvīm, un es viņam caur durvīm saku, piedod, man nav atslēgas, es nevaru atslēgt durvis. Un tētis bija tik apņēmīgs un ļoti vēlējās nodot dāvanu, ko viņš piezvanīja pie kaimiņiem pie durvīm, jo mums bija, tā kā balkoni savienoti, bet, kā savienot, viņš pa ārpusi kāp, un tagad es ieraudzīju, ka mans tētis tagad ar to dāvanu kāp, pa to balkonu 5. stāvs, ka principā viņš varēja arī nokrist, un es varēju vispār tēti nekad neredzēt. Protams, pārgalvības jaunība un tam līdzīgi, bet, man tajā brīdī es sapratu, ka Dievs, kas man ir pateikts, kad, tā mammas rīcība ir novedusi līdz tam, kad es būtu, jo ko tad es vainot, piemēram, ja tētis būtu nokrits, es būtu vainīga, tāpēc, ka es tās durvis neataisīju vaļā. Mamma vienkārši gribēja izdarīt sāpīgi tētim, piemēram, kur tu tagad nevarēsi nodot savai meitai dāvanu. Un es biju šokā no tā, bet viss, protams, veiksmīgi beidzās, tētis pārkāpa, sabučoja, atstāja dāvanu māsai un pārkāpa pa balkonu atpakaļ un aizgāja. Tā kā, jā, cik tas ir veselīgi arī, tas ir, kā mēs vai ne, risinam šādas te jautājumus, tā kā man tas nebija īpaši veselīgi. Jā, un cik mēs tajos savstarpējos aizvainojumos un sāpēs varam tā kā tiešām padomāt, cik mēs tā kā esam kritiski un vai tiešām tas ir labums bērniem. Un ko es vispār gribu ar šo savu rīcību panākt, ja? Jo tā kā globāli, ja, piemēram, es nezinu, arī tavai mammai vai tētim, tā kā jautātu, ja, viņi jau gribētu tā kā ieaudzināt tev tādu labu konfliktu risināšanas prasmi, godīgai, atklātai būt, tādai nezinu, pastāvēt par sevi un tomēr teikt, ko tu domā, ja? Bet, kā tad sanāk, tas pretruna baigā, ja? Mēs ar šito tavu tādu, tagad samelosim tētim, kad nav, un principā mēs mācam bērnam melot, apzināti mācam bērnam melot, nestāstīt, nevērt durvis, izvairīties, klusēt, tādas pasīvi pat agresīvas darbības bērnam mācam. Bet tajā pašā laikā mēs gribam, lai viņš iemācās pavisam citas darbības. Tā. Lai tev dzīvē viss izdodas. Jā. Un tad varbūt arī mēs reizēm pēc tam brīnamies, kā tu tā iemācījies? Ko tu tā pasīva agresija, no kurienes? Kāpēc tev tāds partneris, kad jums tur tagad tādas attiecības un jūs nevarat sadzīvot? No kurienes? Un man vienkārši liekas, to es varbūt arī vēl pieminēšu, ka mēs ar savu rīcību un uzvedību mācam bērnam, kā risināt konfliktus. Un tagad, piemēram, ja mēs esam šķiršanas procesā, un es tā kā padomāju, kā es rīkojos un kā es izturos pret savu bijušo sievu, vai tas ir tas, kā es gribētu, lai man bērns risina konfliktus, tu draud, bļauj, kliedz, nerunā vispār, neatbild, jā. Tā kā vai tiešām es gribētu, ka vecumdienās pret mani arī bērns tā izturās, jā, ka viņam kaut kas nepatīk, tad viņš arī uz mani kliedz, draud, pasaka, tu vecais vispār, jā, kaut kā, tā. Diez vai tā gribēsies, droši vien, ka nē. Droši vien, ka nē. Jā, bet... tad ir, kāpēc tad mēs paši tā darām? Un kad, ja mēs tagad, piemēram, tad ir tās, sāpes, jo loģiski, kad mēs visi pie šķiršanās vienalga vai kurā brīdī, bet šķiršanās, jebkura mūsos izraisa sāpes, un gan sievietēs, gan vīriešos, un kurš tad tiek galā ar tām savām sāpēm? Par savu mammu es padalījos, manai mammai tas bija tik sāpīgi, ka viņa gribēja nodarīt sāpīgi tētim, un tad visādos veidos, un viņa jau pat diez vai viņa aizdomājās, ka tētis, piemēram, to risinās kāpjot pa 5. stāvu balkonu, ja, kur viņš var nokrist. Diez vai, ka viņa tik tālu aizdomājās, bet izdarīt to sāpi, ja, viņai, gribējās viņam. Un
Kāds tevi komentārs, pieņemsim, par šīm te vīriešu un sieviešu sāpēm, kā viņi ar to tiek galā? Nu, pa lielam, slikti. Slikti. Nu, ir tā, ka laulību šķiršanās vispār saistāts ar daudzām emocijām, laikam visvairāk tāda vainas sajūta, īpaši situācijās, ja, piemēram, partneris viens ir izlēmis šķirties, ja, un kaut kādu iemeslu dēļ, un ja tur vēl bērni ir iesaistīti, ja, nu, tur varbūt tiešām, nu, kur es biju vainīgs, kur es nepareizi kaut ko izdarīju, bet vispār cilvēki piedzīvo ļoti plašu emociju spektru. Trauksmi, bailes, skumjas, aizskaitinājumi, izmisumu un apjukumu un tā kā ļoti dažādas emocijas, bet ir ļoti būtiski domāt pie šīm savām negatīvām emocijām un īpaši, ja tām ir tendence ieilgt. Ir svarīgi tomēr viņas apzināt, saprast, jā, jo negatīvas emocijas ilgstoši vairāk rada negatīvu nekā pozitīvu. Gan pašam dzīvē, gan arī bērniem dzīvē. Jā. Un beigās jau var sanākt tā, ka es visu enerģiju tērēju tikai tā, lai izdarītu sāpīgu partnerim. Jā. Un es jau vairs nedzīvoju savu dzīvi. Es esmu kaut kur iestrēdzis tajā grūtumā. Jā. Bet par tām emocijām un laulību šķiršanos nereti pētījumos tiek teikt, kad nu, īstenībā, kā mums ir noritējusi tā laulība un kādas tās emocijas ir bijušas arī laulībā, ir liels faktors, ka tā būs arī šķiršanās. Ja tā laulība ir noritējusi ar konfliktiem, spriedzi, tādu neapmierinātību, ja, tad ir lielāka iespēja, ka arī laulību šķirot cilvēki nevarēs izkāpt no šīm nu, tā kā smagākām emocijām un turpinās arī viņas šķiršanās brīdī. Ja. Un, ja tā laulība tomēr ar tādu lielāku atklātību, tuvību bijuši, un reizēm tas pat ir salīdzinoši līdz pēdējiem brīdim, ja mēs tomēr arī abi runājot un sarunā esam nonākuši, kad mums šīs attiecībās ir beigušās, ja, tad mēs visticamāk izšķirsimies tādā mierīgā ceļā un tā laulības šķiršanās tādu nenesīs tādu neparedzamību, varbūt trauksmi, stresu tik lielu, vairāk tas dialogs tā kā varbūt būs, ja. Un tas ir īstenībā ir tā, ja mēs mierīgā ceļā risinām konfliktus, ja, tad mēs gan paši sev, gan tam partnerim iedodam tādu paredzamību, kontroles sajūtu un vispār arī mierīgākas reakcijas. Ja mēs tā kā rīkojamies dusmās un aizskaitinājumā, draudam, mēs tādu neparedzamību iedodam, ja, vai neatbildam, vai es tagad, paņemšu bērnus no skolas, vai šitāds arī piemērs ir bijis, ja. Tagad mēs esam nesen izšķīrušies, es šodien izdomāšu aizbraukt pēc bērniem uz skolas, nepateikšu sievai, paņemšu viņus un necelšu pēc tam telefonu. Tā. Un pirmkārt ir tā, ka, it kā jau lietas, jā, tas pirmais es ieriešu sievai, viņa stresos un tā, bet jūs arī padomājat par bērniem. Pirmkārt, ja tas nav saskaņots, un varbūt, bērni bija domājuši, šodien man beigsies stundas, es iešu uz mājām pie mammas, es tur ēdīšu, uz treniņiem un kaut ko tāds man būs tas dienas ritms. Beidzās stundas, pie skolas savs tētis, kas mani paķer, ierauj mašīnā, braucam kaut kur, ja, un vēl nestāsta, kas te tagad notiek un tā, un tas jau nerada tam bērnam mieru, tas iedod milzīgu stresu, kas te tagad notiks, kur mani vispār aizvedīs, un vai mamma par šito ir informēta, vai tas neapdraud vispār ar ikdienu, jā, tā, un vai mēs varam kritiski tad no malas paskatīties, kā tas izskatās, vai mums liekas, ka mēs īstenībā labi darām, vai nē, vai tai manai sievai bijušai ir jācieš. Un šis ir tāds labs variants, kā to izdarīt. Jā. Tu zini, es tagad šajā klausoties, es aizdomājos, bet ko, piemēram, tas otrs partners vai tas bērns var darīt arī, piemēram, lietas labā, jo iedomājies, tieši tā, kad otrs grib ieriept, jo viens varbūt tās tā kā mēģina tikt ar to galā, bet otrs netiek galā, un tur arī pa vidam ir tas bērns. Kuram tiek raustīts no vienas puses, ar kuru arī, tiek kaut kā manipulēts, viņš tiek izmantots, un vispār tas nav viņa bērni interesēs ik nevienā brīdī, tas ir vienkārši otra tā pieaugušā cilvēka interesēs. Un droši vien, es nezinu, nekas nav tāds nekāds nelikums, kas, jo nav jau īsti pamata, labi, viņš nesaskaņot paņēma, piemēram, viņu tur no skolas, jā, tur necēla klausulu vēl kaut ko, bet tas jau, nekas nav iemesls, lai tagad izslēgtu to otru partneri, ja, no bērnu dzīves.
Principā, jā, nu, kamēr, ja tā mēs skatāmies, kamēr tiesa nav nolēmusi, ka kādam no vecākiem ir atņemtas nu, tās audzināšanas tiesības, uz skolu var ierasties abi un izņemt tos bērnus. Ja? Nu, tā. Un, nu, tur nekas tas tāds nav. Skola tā kā nevar atdot, ja kādam noņemtas tās tiesības. Nu, tas var būt tas tāds jautājums. Ja? Bet nereti, ko es redzu arī, piemēram, ja ir pusauģi vai nedaudz tādi vēlīnie pusauģi, 15, 18 gadus, ja? Nu, īstenībā šīs attiecībās, kur tie vecāki raust arī tādus lielus bērnus, nu, tas pusaudzis nereti nerunā par savām izjūtām. Nu, viņš īstenībā, viņš redz, ko tas tur tēvs dara vai māte dara, ja? Bet viņš nerunā par savām iekšējām izjūtām. Un ja gluži attiecībās nav vardarbība, es tomēr aicinu tam pusaudzim nebaidīties un runāt ar to tēti vai mammu. Nu, zini, tēti, šitāda tava rīcība mani nobiedēja, ka tu atnāci uz skolu, paņēmi mani riktīgi sabiedēja šitā rīcība. Vai ka tu draudi mammai, ka tu mani atņemsi un vispār aizvedīsi kaut kur un mēs netiksimies. Šis mani ļoti biedē, tēti, ja? Un tu man esi, jo tur arī tās otra sajūta, kad bieži vien tā mamma un tētis ir ļoti svarīgi, es tevi kaut kur ļoti, ļoti mīlu, bet tā otra, ka man pilnīgi tā otra puse tava dusmīgā tā biedē, kad es pilnīgi sastingstu, ja? Un kas tur sanāk, ka tas pusaudzis nesaka par to, un tad laikam tas vecāks tā kā pieņem, ka laikam jau tad viss tur, tas bērns jūtas labi, viss ir kārtībā, bet tas neapstiprina to, ka viņš jūtas labi, tam bērnam var iekšē būt baigā trauksme īstenībā par visu šito. Un vēl ir tas, ka nereti arī tie vecāki ar to bērnu nerunā par savām tās sajūtām, ja? Un man pat ir bijis, kad man stāsta, kad tur tētis vai mamma tagad izliekas vispār īpaši priecīgi. Ui, tādi, iesim uz kino, tagad, visu kaut ko darīsim un tā. Un tā kā mēs pārspīlēt izliksimies, ka mums tagad dzīve ir lieliska, ja? Un tas arī nav pareizi vispār. Tā kā, man liekas, arī noteikti arī no tādas ģimenes sistēmas, man liekas, ka ģimenē neizrunātas lietas nekādas nav labi. Un ja mums kaut kas mainās globāli lieli, ja, un ja mēs tagad izliksimies, ka mēs nerunāsim to vai kāds sapratīs pats no sevis, tas nenotiek. Tā ir jārunā, lai visi iegūtu to mieru un labsajūtu par tām ģimenes izmaiņām ir jārunā. Man ļoti, ļoti patika tas, ko tu pieminēji, jā, ka tam bērnam tā kā ir veselīgi sākt runāt, jo, principā, kamēr viņš nerunā, ko, protams, zini, tu nevari izdarīt dēļ vecuma, dēļ savas runas prasmes, dēļ, teiksim, tur ir dažādāk šie aspekti, kāpēc bērns nerunā ātrāk, jā, bet tiklīdz bērns ir spējīgs, un turpat vecums nevienmēr ir, tas noteicošais, vienkārši ir tie bērni, kuriem ir arī atļauts izteikt savu viedokli, vai ne, un tiklīdz viņš sāk runāt, viņš no acu liecinieka pāriet jau citā, teiksim, lomā šajā te trīsstūrī, kurā viņš ir ierauts vecāku šķiršanās procesā, attiecību skaidrošanās procesā, un viņš tad var nospūkuļot. Tā kā tu teici, jā, klausies, bet zini, man šitas biedē, es tevi, protams, ļoti mīlu, bet vispār tā tava otra puse, viņa mani biedē, un tajā brīdī tad tas pieaugušais, viņš arī varbūt tās no kaut kāda tā afekta stāvokļa, tā teikt, var iziet ārā un ieraudzīt, ka laikam tas tomēr nebija pareizi. Bet, un tas ir tik svarīgi, kurš tev to pasaka, jo, piemēram, ja tas partners otrs, ja to teiks, tad viņš to var uztvert, ka tas ir kaut kāds cīniņš tur savā starpā, un nē, problēma joprojām ir tevi, ar maniem viss kārtīgā, bet tā, ka tas bērns arī pasaka, klausies, šis nav tā kā ok, tā kā tu dari. Es būtu priecīgs, ja tu tā vairāk nedarītu. Tā kā, jā, tas laikam ir tas moments, kad viņš no tā acu liecinieka ierautā arī var pāriet jau ieņemt citu lomu un neļaut vairs ar sevīm tā manipulēt un izrīkoties, kā tas bija pieņemts. Kamēr viņš klusēja, uzskatot, ka tā ir piekrišana. Jā. Jo reizēm ir tiešām varbūt, ka nenostrādā nekas. Es atspoguļoju, nenostrādā, tur vecākam ir tāda
taisna vīzija, ko viņš grib redzēt, kā viņš tur grib to savu partneri sāpināt, bet reizēm tā atspoguļošana, ja, var palīdzēt, jo var jau būt, ka es kā vecāks tad domāju, tas ir viss mana bērna labā, es ar tādu sauku leju pret to savu, viss mana bērnu labā, viss tikai, lai viņiem labāk. Un tagad tas bērns atspoguļo, bet paklausies, tēti, šitas nav tā kā man labāk, šitas man dara pāri, šitas man ir iemesls, kāpēc es tagad nevaru pamācīties, man ir stress, es nevaru nokoncentrēties, es nevaru naktīs gulēt, un man ir kaut kādas vispār somatiskas problēmas nereti bērniem. Tāpat kā mums pieaugušiem, galvas sāpes, vēdera sāpes, tas viss ir pie stresa arī bērniem, ja? Un, ja mani vecāki ir nokonfliktējuši vai vispār es nezinu, kad es mammu satikšu, ja? Kā es varu tajā mācību stundā sēdēt un koncentrēties kontroldarbam, ja? Tur ļoti sarežģīti tas viss ir. Jā. Un tad nākamā vēl ir tāda lieta, ka, piemēram, tad viens tas, jā, kad vecāki izlem šķirties, un viņi tiešām arī izdara šo lietu, bet vēl ir, piemēram, man cita pieredze, jo mani vecāki izšķīrās, savukārt man ir pieredze ar maniem vecvecākiem, kuri neizšķīrās, un man, piemēram, viņus vērot bija diezgan arī drausmīgi, jo tur bija tādas emocionāli vardarbīgas attiecības, ja, jo ne fiziski, nevienā brīdī, bet arī emocionālā vardarbība, manuprāt, bija diezgan tāda izteikta, kad ir viens tāds dominants, kurš ņem virsroku pār to sievieti un visādos veidos mēģina tā kā sevi izcelties jau uz kāda cita fona, un tad ir tā sieviete, kuru es redzu, un es pati esmu sieviete, es augu, es esmu maza meitene, kura skatās uz savām apkārtējām sievietēm un mēģina saprast, ieraudzīt to sievietes tēlu, un tas, ko es redzu, man ir nevarīga sieviete, kura ļauj sev darīt pāri, kura nevar saņemties un tā kā aiziet projām, šķirties, un kāpēc? Tāpēc, kad mums ir, tāpēc, ka viņa tā prot izdzīvot, un tur jau bērni ir lieli, saproties un vispārējais, bet viņa ir nerealizējusies, viņa nevar pateikt savu nē, viņai nav kur iet, un tas arī tāds, tas nav tas labākais, man liekas, piemērs, ko bērniem redzēt, mazbērniem. Un te laikam būs tā atšķirība tai paudzei, kura nāk tagad, jo, ja tad bija tāds, kad mēs citādāk nemākam dzīvot, nekas, sakodīsim zobus, mēs šito izturēsim, ja, un bija tādi citi tie mindseti saucamie, tad, tad tagad jau ir tā, kad tā vairs nebūs, un tagad viņi pat ģimenes neveido, man liekas, tie jaunieši vairs tik daudz, tāpēc, ka viņi vairs negrib dzīvot tajās ģimenēs, tikai dēļ izdzīvošanas, tāpēc, ka tā ir kredītus vieglāk nomaksāt, rēķinus vieglāk apmaksāt, ja, tāpēc, ka naudiņas vienam pašam tik daudz nepietiek, kopā ir vieglāk, un tagad viņi grib būt attiecībās īsti, un tāpēc viņi vairs nepiekrīt uz šīm tādām nesaprotamām viņiem attiecību modeļiem. Tāpēc, jā, tas man īstenībā priecē kaut kādā ziņā, ka tie jaunieši nāk ar to savu nostāju, ka tagad mēs dzīvosim jau pa savam, un mēs izvēlēsimies tās attiecības, kuras varēšu būt īsts, kuras varēšu būt laimīgs, un tas partners man blakus ir vajadzīgs nevis tāpēc, lai es varētu nerealizēties vai ciest, jā, bet viņš man būs tāpēc, lai es varētu vēl vairāk baudīt dzīvi kopā ar viņu. Tāds. Jā, noteikti jau arī tas, kad mēs sākam dzīvot kopā, mums paliek to saistību vairāk tiešām. Tur kaut kādi īpašumi, kredīti, maksājumi vēl citi, ja? Un ka tās saistības var būt tāds neviegls aspekts, kas tad mums pietur tomēr dzīvot kopā arī tādos krīzes un arī pavisam jau trakos brīžos, ja? Tā. Bet, tāpat vienmēr ir jāpadomā tomēr, man liekas, ka ir jādzīvot ar savām vērtībām un tas, kas tev ir svarīgi. Ja? Jau, kad mēs aizējam kaut kādās pārkāpjot pavisam galēji mūsu robežas, ja, un par ģimenes varbūt sistēmu kā tādu, ja, kad varbūt, piemēram, man ir tāds gadījums, kad skolā puisītim tur
sākas emocionālās problēmas, raudulīgs un arī uzvedības problēmas klasē un pasauc uz sarunu. Un tad viņš stāsta, ka viņam tās ģimenes modelis ir, kad vecāki ir tā kā kopā, bet 3 reizes nedēļā tētis vēl brauc pie citas sievietes dzīvot, jo viņiem arī ir otra ģimene. Ja? Un viņš saka, man tas, es nesaprotu, kā tas var vispār būt, kad ir taču mamma, kā vispār tētis var, un viņš tā, nav jau tā, ka viņš tur klusām aizlavās. Viņš tā arī pasaka, es braucu tur pie Anniņas, tagad 3 dienas es būšu pie Anniņas. Tā visiem skaļi pasaka ģimenē. Un tad atbrauc atpakaļ, un tā viņi tur kaut kā funkcionē. Ja? Un tas iemesls, jā, ir kopīgi kredīti un māja, un kā tad mēs te tagad šķirsimies. Ja? Nu tā, bet tā kā domājot, vai attiecības tur pastāv, visticamāk jau tur attiecības nepastāv. Tur ir tikai kaut kāda savstarpējais izdevīgums, tā kā biznesa partneriem vai kaut kā, bet tad droši vien, vai mēs varam savādāk tās lietas risināt, mēs tad varam arī izšķirties dzīvot 2 mājās varbūt un turpināt tad nosekt tos kredītus, ja? Nu tā, bet, protams, ka tās situācija ir dažādas. Reizēm tur arī sanāk tā, kā man ir bijis, ja, kad ir daudz kredītu, tagad vīra kredīti ir nomaksāti, un viņš saka, ka mēs šķiramies, un sievai vēl paliek viņa 8 kredīti, ja. Un tad arī ir tā, sāpīgs tas jautājums, tā, un tad man tā kā vieglāk aiziet nekā man, kuram 8 kredīti, ja, un vienam tagad jāmaksā tie 8 kredīti, ja, un tas nav vienkārši, ja, bet ja cieš katru dienu bērni, ja, jau bērnu uzvedība mainās, es pats katru dienu esmu emocionālā stresā, ja, tomēr tie ir aspekti, kad ir jāmēģina saredzēt citas iespējas un citi varianti. Ja? Man tomēr šķiet, ka mūsdienu tajā sabiedrībā ir lielākas iespējas, kā kādreiz, varbūt, kad dzīvojat lauku sētā vai kaut kur tā kā citur dzīvojat, ir arī kaut kādas atbalsta organizācijas, tomēr kritiskā gadījumā sociālajie dienesti vai tie palīdzības dzīvokļi, kur mammas ar bērniem var aiziet. Ja? Jo man šķiet, ka labāk ir kaut vai uz brīdi kaut kas tāds, bet mierīgs un sakārtots nekā katru dienu. It kā man tāda sava kaut kāda, it kā paredzamība, bet viņa ir tik nestabila un tik stresaina, kad tur jau īstenībā nav nekādas paredzamības. Tā. Jā, un tā neparedzamība ir tas, kas bērnus ļoti, ļoti šūpo un izsit no viņu šī spēcīgā kodola. Un, labi, ja tad ģimene, piemēram, ir nolēmusi, tā kā šķirties vai tas pāris vai ne, kā pareizi iesaistīt tajā visā šķiršanās procesā bērnu? Es saprotu, ka tur būs droši vien atkarīgs no bērna vecuma un tam līdzīgi, bet varbūt tas ir kaut kas tāds, ko vecāki var ņemt vērā, lai pārliecinātos, ka bērns pēc iespējas mazāk tiek pārdzīvojumos iesaistīts šajā te nozīmīgajā procesā, kas notiek ar ģimeni. Jā, pirms pateikt, tos dažus aspektus, es gribu tā kā, lai vecāks padomā, ja, ka, protams, nav pareizās atbildes šķirties vai nešķirties, bet principā mums ir 2 varianti. Vai mēs paliekam kopā un mēs strādājam pie problēmu risināšanas, un līdz ar to mūsu attiecības aug un attīstās un paliek dziļākas, vai mēs šķiramies un ejam katrs savu ceļu. Nē, mēs, protams, varam palikt vēl pie 3. varianta, mēs izliekamies, ka nekas nav un kaut kā mēs plūstam vēl uz priekšu, ja, bet principā pa lielam mums ir 2 varianti, vai šķirties un viss, vai mēs risinam un augam kopā, ja? Un tad, kad tomēr notiek tā šķiršanās, tomēr vajag bērnu par to informēt, vismaz pateikt, ka vecāki tagad dzīvos atsevišķi, mēs esam nolēmuši, pateikt, ka tam nav nekāda sakara ne ar tavu nekādu rīcību, uzvedību, sekmēm vai to, ko tu neesi izdarījis, un tomēr nedaudz iezīmēt, kā tagad būs. Varbūt tagad tu 3 dienas būsi pie mammas un 3 tur pie tēta, un tad skatīsimies, vai kā tagad būs. Varbūt mēs tagad pārcelsimies dzīvot pie vecmāmiņas kādu brīdi, ja, un būs tagad, ja. Tā kā iedot nedaudz tam bērnam tādu schēmu, rīcību, kā tas izskatīsies, ja, jo, gluži tāda pārliecība, tētis sakravā koferīšus un vakarā aiziet un vairs nav, un gan jau tas bērns sapratīs, kas notika. Vispār bērns īsti nesaprot, kas notika. Bērni ļoti bieži vaino sevi
Nu, viņi pievēl kaut kādas nesenās situācijas. Ai, es laikam tagad slikti mācījos, tētis laikam neizturēja, ja? Vai es tur tā slikti uzvedos, viņš paņēma un aizgāja manis dēļ, ja? Jā, tā kā, nu, tomēr, nu, neiedziļinoties tā kā savstarpējos apvainojumos, bet tomēr izstāstīt, ja? Un man arī šķiet, ka pēc tam arī, kad jums jau ir, pat ja jums ir ļoti labi izveidojies tas, kā jūs režīms, kā jūs tas bērns, piemēram, tur cik dienas pie viena vecāka, cik pie otra vecāka, nu, tomēr arī katrās mājās neaizrauties ar otra vecāka noniecināšanu, cik mamma ir slikta un cik tētis ir slikts, ja? Un tas ir, nu, baigi grūti tam bērnam, esot pie mammas, klausīties, cik tētis ir slikts un ļauns, un esot pie tēta, klausīties, cik mamma ir slikta un ļauna. Nu, laikam, trakākās situācijas, kad vēl ģimenes dzimtas ir ievītas. Ka es aizbraucu uz Ziemassvētku pasākumu pie tēta radiem, tur visi tā kā par mammu mutuļo, un aizbraucu pie Ziemassvētku pasākuma pie mammas, tur visi par tēti, jā, tur kaut ko sliktu saka, nu tā. Un tiešām mums tā kā jāsaprot, jo tas bērns, viņš taču ir puse no mammas un puse no tēta. Un tad sanāk, kad, nu, tad man ir tā mammas daļa slikta, es esmu slikts, un tad man tēta daļa arī ir slikta, tur arī ir slikts, un tad manī nav nekā laba, jo man ir tikai divas sliktas, briesmīgas daļas saliktas kopā, un es esmu nevajadzīgs. Ja? Tas sanāk tādas pārliecības. Es nāku no kaut kā slikta. Es vienkārši nāku no kaut kā slikta, nepareiza, un tad kas esmu es? Es esmu slikts un nepareizs. Un kā tad veidosies tā bērna dzīve tālāk, vai ne? Un reizēm ir pat tā, kad, nu, to pat var just sarunā, kad es, nu, runāju ar 6-gadnieku, un viņš lieto tādus teikumus par tēti, un tas tētis vispār bija neusticīgs mammai un nesaprata tur, kā organizēt dienu un tā, un es domāju, nu, tie nav 6-gadnieka vārdi, mīļie vecāki, vai jūs dzirdat, kādiem vārdiem jūsu bērns runā? Viņam nav 6 gados jārunā tādos vārdos. Jā, tētis varbūt nerīkojās tur un vēl kaut kur pareizi, ja? Bet ir kaut kāds jautājuma loks, ko viņam ir jāzina, un ir kaut kāds jautājuma loks, kas jums jāatrisina pašam kā pārim. Tur bērnu iesaistot, tas jautājuma loks, nu, nebūs vieglāk atrisināms, nu, nebūs. Un tur tad ir jāapzinās, tas jāstrādā ar sevi un jāsāk ar sevi īstenībā. Droši vien, kad nu, arī nevajag aizrauties ar to, ka mēs aicinām partneri iet uz terapijām pie mentoriem un tā. Reizēm un bieži vien sākot strādāt arī ar sevi, manas emocijas nomierinās un tad arī vieglāk ir komunicēt. Bet nu, mūsdienās, protams, ir arī šīs iespējas tiešām runāt ar mentoriem, iesaistīt, jā. Nu, tā kā, lai mēs tomēr varam tajos bērnu jautājumos būt, nu, tā kā, nu, vienisprāts, ja? Jo jums jāsaprot, nu, kaut kādā mērā, ja ir bērni, nu, pa lielam būs jākomunicē visu dzīvi, nu, bez variantiem, būs jākomunicē. Un kā mēs komunicēsim? Vai mēs 8, man laikam pieredzē ir bijis, kad vecāki bērnu labā tiesājas 8 gadus. Nu tā, un tur bērns vienu brīdi ir atņemtas tiesības mammai, vienu brīdi tētim, un bērns jau ir tāds noraustīts, ka viņš jau vispār, nu, negrib neko šai dzīvē, ne mācīties, ne kaut ko. Un, jā, nu, tas ir tā, kad vai mēs varam paši noķert to brīdi, kad, nu, jau tas bērnu labā jau sen ir pazudis. Vai ne? Jā, šis ir labs, ka bērnu labā jau sen viss ir pazudis, ka bērnu labā varbūt vispār pat nekas nav bijis nevienā brīdī arī. Jā. Inīt, es skatos, ka mēs ar tevi esam jau stundu šeit diskutējam. Es domāju, ka mēs varbūt tās varam, mums gan ir vēl daudz ko teikt, ja jums gadījumā šķita, ka šī tēma, ko jūs gribētu dzirdēt plašāk, droši rakstat komentāros, un mēs noteikti varam šeit vēl runāt un diskutēt un stāstīt gan dzīves pieredzes, gan arī teoriju un visu, kas ir saistīts ar bērnu emocionālo labklājību, tad, kad vecāki šķirās. Un varbūt tās, Inīt, tev ir nobeigumā kāds novēlējums vai kāds maziņš kopsavilkums par visu sakāms? Nu, laikam
novēlējumu es gribu pateikt tādu, ka lūdzu un centieties vecāki šķiršanās procesā nepazaudēt sevi un nepazaudēt to labo, kas ir jūsos, jā? Jo mums katrā arī ir labā daļa un tā foršā daļa, jā? Un tā kā centieties domāt tā, ka varbūt otras partnera puses pienākums nekad nav tāds bijis darīt jūs laimīgu vai sakārtot jūs. Tā kā dzīves ietvaros sakārtot jūs varat tikai pats sevi, neuzliekiet to pienākumu tā kā partnerim, ja? Un pat ja partneris ir izdarījis kaut ko tādu, kāpēc šķiršanās ir notikusi, tā kā sadziedēt tu vari tikai pats sevi. Partneris tevi šī jautājumā nevar sadziedēt, līdz ar to parūpējies par sevi, apkop pats savas brūces pats, un tad arī tā ikdienas dzīve, ikdienas arī tās lietas vienkāršāk notiks un būs vieglāk risināmas. Tā, es laikam ar šo gribētu nobeigt. Paldies tev, jā, un es no savas puses pateiktu to, kad atceramies par bērniem, jo es zinu, kā tas ir, kad pieaugušie ir tik ļoti aizrauti ar to savu pārdzīvojumu un mēģina to savu viedokli paust un panākt kaut ko savu, un ka viņi aizmirst, ka tur blakus ir kaut kur vēl 2 actiņas vai 4 actiņas vai vairāk pāri, ja, kas to visu novēro un kas ir šie te acu liecinieki tam, kā šis pieaugušais pārdzīvo, un tā kā Inita arī teica, kad bērni jau kopē to vecāku modeli, kā viņi tiek kopā sarežģītās situācijās, un tā šķiršanās ir sarežģīta situācija, līdz ar to tas, kā mēs tajā uzvedīsimies, iespaidos arī mūsu bērnus, un tāpēc, jā, tā kā Inita teica, tiekam galā ar sevi, kas notiek ar mums, un atceramies par to, ka mums tur ir tie mazie acu liecinieciņi, un domājam, kādu piemēru mēs viņiem rādam. Jā, ir tas meklējums palīdzību. Jā, tā kā, jā. Jā, jo ir taču tā palīdzība, jā, arī, teiksim, mūsu vecākiem nebija tādu opciju tur aiziet ar kādu izrunāties, un teica arī, zini, kad tajos laikos kāda depresija, tā ir modernā slimība, jā, ka depresija agrāk nebija, bija alkohols diezgan izplatīts. Depresija un pašnāvība. Ja? Līdz ar to šodien patiešām ir tik plašas iespējas, un rekur mēs arī par to diskutējam, mēs runājam, kā tad labāk to visu izdarīt, tāpēc, kad ir pieejama informācija, ir teorija, ir prakse, un visu to saliekot kopā, un ir speciālisti, pie kuriem vērsties, tā kā meklējam palīdzību, izrunājam, un reizēm varbūt tas bubulis nav nemaz tik liels, kā mums sākumā šķiet. Labi. Paldies visiem! Jā, paldies visiem, paldies Inita, un tad līdz nākamajai reizītei, un lai visiem foršas brīvdienas.